Labdien! Es esmu Vilnis Priedītis un es jums pastāstīšu par iepirkšanās priekšrocībām ar pasaulē lielāko lojalitātes programmu Cashback World. Nav svarīgi, kā izstāsta jūsu kartiņa. Viņi var izstīties dažādi. Priekšrocības mums visiem ir vienādas. Nav svarīgi, kurā valstī mēs esam viņu saņēmuši. Un patiesībā mēs jau savu kartiņu varam līdz nemaz nenēsāt, jo mums visiem kartes lietotājiem mobilā telefonā ir aplikācija, kuru mēs vienkārši pakratam, un mūsu svītru kods ir redzams un pieejams lojalitātes partnerim, lai viņi varētu nolasīt un atpazīt mani un piereģistrēt manu pirkumu. Nu, lūk, Cashback World ir pasaules lielākā lojalitātes programma, kur šobrīd darbojās jau 47 pasaules valstīs, un vairāk kā 80 000 uzņēmumu jau ir pievienojušies šai programmai. Un Cashback World ir arī Latvijā jau kopš 2012. gada, un šobrīd mums jau ir vairāk kā 300 uzņēmumu, kas ir pievienojušies šim projektam, un vairāk kā 950 vietas, kurās mēs varam šī karti izmantot un saņemt savas priekšrocības, ja naudiņu atpakaļ savā kontā. Nu, lūk, un šeit ir daži no tiem partneriem, kuri ir Latvijā pievienojušies, kā piemēram Maxima, kā piemēram Menes aptieka, kā piemēram Sportland, kā piemēram Eirovīns, Lukoil, kā piemēram Labās mantas, kā piemēram Ars medicīniskā klīnika un daudz citu. Ar šo karti jūs varat iepirkties 3 dažādos veidos. Ja viens veids ir veikalos, kuri pieņem šo kartiņu uzreiz, ja tā saucamā offline iepirkšanās, kur veikalā šo kartiņu jūs uzrādat, viņi noskanē, jūs saņemiet īsziņu uz savu telefonu un redzēt jau savus pirkumus. Kā tas notiek? Pircējs iepērkās, pārdevējs noskanē preci, pirkumu reģistrē pārdevējs ar mobilo ierīci, ievada pirkumu summu, un pircējs uzreiz pēc pirkuma izdarīšanas saņem īsziņu savā telefonā par to, cik liels naudas summiņa tiks atskaitīta uz konta atpakaļ. Otrs variants ir iepirkties ar saucamo dāvanu karti, jo, kad Cashback World tajā laikā Lionis ienāca Latvijā 2012. gadā, viņi noslēdza līgumus vispirms ar uzņēmumu Maxima, kur viņi sāka tirgot šīs Maximas dāvanu kartes, un respektīvi katrs pircējs, kurš nopērk šo Maximas dāvanu karti, uzreiz saņem atpakaļ 2% no naudas savā profilā. Arī Mēnes aptieka ir šādā veidā pievienots, arī Kristiāna parfimērijas veikali, arī veikali Sportland, arī bērnu veikali, kā piemēram Kidzone, ja jūs varat iegādāties dāvanu kartes un saņemt savu naudiņu atpakaļ par katru šo pirkumu. Un patiesībā ir šī cashback apjoms ir dažāds, un lielākie cashback apjomi ir līdz 5%, ko jūs varat saņemt atpakaļ par saviem pirkumiem. Patiesībā ir vēl lielāki izņēmumi, ja, teiksim, jūs Lukoilā iegādājaties kafiju, jūs saņemsiet par 7% cashback. Ja. Un tajā brīdī, kad jūs būsiet savākuši 10 eiro cashbackā savā profilā, tajā brīdī Lionis jums atsūtīs īsziņu, lūdzu ievadiet savu bankas kontu, un jūs varēsiet ievadīt savu bankas kontu un saņemt šo naudu tiešā veidā uz savu bankas kontu. Bez tā, ka jūs iepērkaties ar šo karti, jūs saņemat arī saucamo shopping punktus, un shopping punkti ir līdzīgi kā, piemēram, dažādos veikalu ķēdēs, pārtiks veikalu ķēdēs vai degvielas uzpildes stacijās. Jūs krājat, piemēram, savus uzlīmītes kādā no grāmatiņām, kur pēc tam sakrājot noteikti daudzumu uzlīmes, jūs varat lētāk iegādāties, piemēram, katlus, dvieļus vai nažus vai koferus vai kaut ko citu. Jā, līdzīgi ir šeit, ka jūs iepērkaties pie sadarbības partneriem, jūs saņemat virtuālos punktus, kurus jūs varat iztērēt nevis vienā noteiktā, bet daudzos dažādos sadarbības partneros pie daudziem partneriem, saņemot izdevīgākus piedāvājumus uz dažādām precēm. Pat tad, ja jūs šodien nevarat atrast sev piemērot izdevīgu piedāvājumu, jums šie punkti saglabājās, un jūs šos punktus varēsiet izmantot vēlāk, tad, kad jums atnāks jūsu īpašais, varbūt, piedāvājums kādā no sadarbības partneriem. Tāpēc jūs varat ērti sekot līdz savā aplikācijā un savā profilā tam, kādi piedāvājumi tiek piedāvāti. Nu, lūk, tad mazlietiņi par šīm dāvanu kartēm. Vairāk, piemēram, par Maximas karti, ja jūs dodaties uz veikalu ar savu Maximas karti, jūs esat saņēmuši jau 2%. Ja, un labā ziņa ir tā, ka jūs aiziet uz Maximu, varat izmantot savu paldies karti, par kuru jūs saņemat priekšrocības no šī veikala tīkla, un norēķināties ar Maximas dāvanu karti. Tādā veidā jūs saņemiet
savus bonusus dubultā. Tad gan to, ko piešķir jūsu veikala tīkls ar savu lojalitātes programmu, gan to, ko piešķir šī cashback vārdu programma. Līdzīgi ir, piemēram, Sportlandā, ja jums ir klienta karti, jūs saņemat savu atlaidi norēķināties ar šīm dāvanu kartēm. Līdzīgi ir arī mēnesis aptiekā, piemēram, jums ir mēnesis aptiekas klienta karti, jūs saņemat speciālo cenu uz noteiktām precēm un norēķināties ar dāvanu kartēm, par kurām jūs jau esat saņēmuši 2% atpakaļ uz savu profilu jeb kontu. Nu, lūk, un šīs dāvanu kartes var iegādāties noteiktos nominālos. Svarīgi to saprast, ka tajā brīdī, kad jūs viņu nopērkat, jūs jau saņemat šo naudiņu atpakaļ. Ja? Un šīs dāvanu kartes var iegādāties dažādās vietās Latvijā. Viena no šīm vietām ir Rīgā Cēsu ielā 31, kur ir Cashback Vārdu jeb Lioness Office, kur strādā ļoti atsaucīgi darbinieki, kā arī vēl pie vairākiem sadarbības partneriem, kur šīs dāvanu kartes pārdod savās tirdzniecības vietās. Nu, kā redzams, Rīgā ir 7 tādas vietas, Daugavpilī 3, Valmierā 2, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā un citās pilsētās to var izdarīt. Tad, ja jums nav ērti doties uz kādu no šīm vietām, tad jūs varat dāvanu karti arī pasūtīt pa pastu. Šāda iespēja jums tiek piedāvāt ieejot savā Lioness profilā, un šīs kartes jums piegādās uz mājām. Un tad, ja jūsu pirkuma apjoms būs 200 eiro vai vairāk, jums arī cashback vārdu noseks pasta izmaksas, pretējā gadījumā tās būs 2 eiro par piegādi. Īpaši uzmanību gribu veltīt vēlreiz Maximas dāvanu kartēm, jo Maximas dāvanu kartes ir vienīgās dāvanu kartes no šīm dāvanu kartēm, kuras vienreiz mēs iegādājamies par 30 vai par 70 eiro, un pēc tam mēs viņus varam papildināt no sava internetbankas konta vai no iekšējās jau nopelnītās naudas. Un šādā veidā mēs varam šo kartiņu lietot nepārtraukti, uzkrāt naudu, iztērēt, uzlikt naudu, iztērēt, un katru reizi, kad mēs šo naudu šai kartē pievienojam, mēs saņemam 2% atpakaļ uz savu kontu ja profilu. Kā nākamais, patiesībā viens no patīkamākiem iepirkšanās veidiem šajā programmā ir online iepirkšanās, jeb iepirkšanās interneta veiklā. Kā mēs zinām, mēs arvien vairāk to visu izmantojam, un šeit patiesībā ir jāatcerās tikai viena lieta, jo tajā brīdī, ka jūs gribat iepirkties interneta veiklā, jums ir jāatver savs profils, kur cashback.com, jeb Lioness.com, jeb Lioness.lv nav svarīgi. Labai augšā stūrītī jūs pieslēdzaties, jeb ielogojaties, kā mēs to sakam. Jūsu pieslēgšanās vārds ir jūsu e-pasts, parole jums tika atsūtīta uz telefonu tajā brīdī, kad jūs kļuvāt par kartes lietotāju, un šajā lapā ir augšā redzamas 3 sadaļas, ja, teiksim, un vidējā no tām ir veikali, kuru savukārt mēs varam atrast gan visus tos veikalus, kuri pieņem šīs kartes vai dāvanu kartes, gan arī ir šī sadaļa internetu veikali. Šajā brīdī jūs ieiet iekšā, izvēlaties, meklētājā, piemēram, Booking.com internetu vietni, kurā mēs daudz no mums pasūtam viesnīcas, tad, kad mēs braucam ceļojumos. Jūs atliek tikai un vienīgi uzspiest šo zaļo podziņu, iepirkties internetā tūlīt un atverās jums jau labi zināmais internetu veikala vietne. Nu, un šeit ir šajā gadījumā redzams sadarbībā ar Lioness. Ja, teiksim, tas nozīmē, ka sistēma jūs atpazīst. Jūs veicat pirkumus un savus 2% saņemat atpakaļ. Kas ir ļoti labi šajā Booking.com vietnē, ka ja jūs esat pastāvīgais klients un jums ir savas pastāvīgās atlaides šajā vietnē, tad jūs šādā veidā dodaties tālāk, reģistrējaties ar savu paroli un savu lietotāju vārdu un saņemat gan tās atlaides, ko jums piešķir Booking.com, gan šīs atlaides, ko jums piešķir Cashback vārdu. Tad atkal atlaides summējās. Jūs varat apstīties savus pirkumus, ja, respektīvi, ja apskatāmies manu personīgo profilu, ja, mēs redzam, ka 28. oktobrī es esmu papildinājis Maximas esošo dāvanu karti par 90 eiro, un uzreiz man atskaitīja atpakaļ 1,80 eiro uz manu kontu. Vai varbūt cits piemērs, vasarā es devos ceļojumā, es pasūtīju caur Booking.com 2 viesnīcas, un kā, piemēram, šeit ir viens variants par 255 eiro, un es uzreiz tajā brīdī, kad viesnīcā norēķinājos par savu viesnīcas pakalpojumu, saņēmu 5,10 eiro atpakaļ uz savu bankas kontu profilu. Es šo sistēmu lietoju, tā dod iespēju man ietaupīt naudu, gan man, gan manai ģimenei. Tāda iespēja viņi dod arī jums. Jums noteikti būs jautājumi. Rakstiet man, zvaniet man, sūtiet Facebookā ziņas, es jums atbildēšu, būs vienmēr gatavs jums palīdzēt. Paldies!